Tātad mūsu tēma ir, kā pievest savus bērnus glābjošai ticībai. Gribu uzlikt uzsvaru šo nelielo iespraudumu, jo mums jau ir aicinājums cilvēkus vest pie Kristus un darīt par mācekļiem, un kādreiz tas izpaužas arī, ka mēs varam kalpot citu cilvēku bērniem, piemēram, svētdienas skolā. Bet mums kā vecākiem tas primārais aicinājums un atbildība ir tieši mūsu pašu bērni. Un gribam vai negribam mēs to atzīt, kādu dienu mēs stāvēsim Dieva troņa priekšā un būsim atbildīgi tieši par to, ko mēs darījām un kā mēs mācekļojām mūsu pašu bērnus. Un radīt šim laikam. Šī dziesma it kā vairāk runā par mūsu bērniem, kas ir radīti, lai dzīvot, lai spīdētu šajā laikā, bet grib iedrošināt, ka arī mēs, vecāki, esam radīti šim laikam, un Dieva žēlstībā mēs varam un būsim spējīgi tikt galā ar šī laika izaicinājumiem un izaudzināt savus bērnus tā, lai viņi pazītu Kristu un arī pagodinātu viņu ar savām dzīvēm. Un vēl pirms mēs ķeramies klāt pie kādiem punktiem, ar kuriem gribu dalīties, gribu arī teikt, ka nav būtiski, cik tavi bērni jau ir lieli vai jau pieauguši. Protams, tad tas kļūst drusciņi sarežģītāk, bet pat ja daudz no tām lietām, par kurām es šodien runāšu, tu neesi darījis, jūs neesat praktizējuši, nekad nav par vēlu sākt. Ja tu saproti, ka tas ir svarīgi, ka tu to vēlies savā dzīvē, tu vari to sākt jau šodien, jau konferences laikā un mainīt paradumus savā dzīvē un savā ikdienā. Gribēju iesākt ar tādu skaudro patiesību. Man, protams, ka nav konkrētas statistikas, un gatavojoties šim semināram, es gribēju parādīt kādas fotogrāfijas no manas bērnības, no manas skolas un klases biedriem, vai varbūt svētdienas skolas biedriem, bet sapratu, ka tas nebūtu ētiski jums rādīt šo cilvēku bildes, kuras vairums no tiem nav ticīgi, tie nav pie Kristus. Daudzi no vienaudžiem, ar kuriem arī es uzaugu draudzē, tikos dažādās nometnēs, viņi neseko Kristum, viņi nav Dieva bērni. Un tas ir skumīgi, un mums par to ir jāraud, mums par to ir jālūdz. Es cenšos daudz no viņiem aizsniegt, bet tas mums var parādīt to, ka ir kaut kāda problēma, ko iespējams mēs esam palaiduši garām, mēs neesam darījuši iepriekšējās paudzēs, un mēs varam kaut ko vērst par labu. Kas tad ir tie jautājumi, uz kādiem visi bērni meklē atbildes? Visi cilvēki, bet arī mūsu bērni. Ar šādu sarakstu jūs droši vien jau esat saskārušies. Tas ir jautājums par izcelsmi, no kurienes es nāku, identitāte, kas es esmu, jēga, kāpēc es esmu šeit, morāls jautājumi, kā man jādzīvo, kas ir labi, kas ir slikti, tāpat potenciāls, kas man ir dots, vai man kaut ko Dievs ir īpaši devis, ieguldījis manī, likteni jautājums, kur es dodos, kāda tam visam ir jēga un piederība, vai es esmu vajadzīgs. Uz daudziem no šiem jautājumiem mēs paši varbūt vēl meklējam, bet arī mūsu bērni apzināti vai neapzināti meklēs atbildes. Šodien varētu arī pievienot divus vēl jautājumus. Viens ir tāds kā spriedzes jautājums vai spiediena jautājums, kāpēc pasaulē notiek tik daudz bēdas un ļaunas lietas, par ko manā bērnībā es nedomāju, bet šodien, pateicoties varbūt ar kultūras videi, kurā bērni atrodas, tie jautājumi paceļas ļoti ātri, kāpēc ir sāpes, kamdēļ ir ciešanas. Un tad vēl vienu jautājumu mēs varētu pievienot, un tas ir, ko mēs varam darīt lietas labā. Daudz jauni cilvēki grib kaut kā iesaistīties, risināt šīs lietas, un mēs nevaram teikt, tas nav svarīgi, domāsim tikai par debesīm, vai iesim tikai uz baznīcu, iesim uz draudzi. Bet tas, ko es gribu jums šodien paprasīt, ja daudz no šiem jautājumiem, un jūs jau varētu pievienot vēl kādus citus jautājumus, kurus es nepieminēju, ja šie jautājumi mūsu bērniem ir, kur ir tā vieta, kur viņiem vajadzētu meklēt atbildes? Kur šīs atbildes vislabāk viņiem vajadzētu atrast? Es esmu piedāvājis dažus atbilžu variantus, varam katrs tagad izvērtēt. Pirmkārt, varbūt, ka tās ir mājas, jo mājas ir tā vide, kurā bērni uzaug, kur ir tās sākotnējās, primārās, nozīmīgākās viņu dzīves ietekmes, ja tā ģimenes vide ir veselīga un laba. Tāpat skolā bērni pavada aizvien vairāk laika. Pienāk laiks, kad skolā viņi pavada vairāk laika nekā mājās vai citās vietās. Varbūt, ka tā ir skola, kur viņiem vajadzētu atrast atbildes uz šiem jautājumiem. C atbildi ir draudze. Varbūt kāds svētdienas skolotājs, jauniešu līderis, varbūt mācītājs zina taču vislabāk pateikt tās atbildes, un tieši viņiem šīs atbildes vajadzētu dot. D variants ir tas, kas diemžēl šodien jau kļūst vispopulārākais, ka pat pieauguši cilvēki pirmkārt atbildes meklē nevis Dieva vārdā, un arī kristieši, bet ChatGPT, Google un daudz kur citur. Jautājums ir,
kur mūsu bērniem vajadzētu meklēt šīs atbildes. Un es gribu jums šodien, un tūlītās arī centīšos to pierādīt, ka tās atbildes viņiem būtu jāsaņem tieši mājās. Tā ir tā vide, kur viņiem būtu jāsaskarās ar atbildēm, kur viņiem mums būtu jāiesaistās sarunās, kas nevienmēr ir vienkārši pateikt vienu teikumu, kas ir pareiza atbilde, bet mācīt viņiem domāt, mācīt viņiem izvērtēt, ņemt vērā dažādus argumentus, kas blandās arī apkārt par mūsu sabiedrību un ļaut viņiem nonākt pie tiem veselīgiem secinājumiem, kuriem būtu jāskrīt ar to, kā mēs paši domājam un kā mēs paši dzīvojam. Kamdēļ es esmu tik pārliecināts šo jums tā sakot, ka mājas ir tā galvenā vide un vieta, kur šām atbildēm būtu jātiek piedāvātām. Ir dažādas organizācijas, kas veic pētījumus, bet tieši šī One Hope organizācija ir veikusi pētījumu pa visu pasauli, dažādās nācijās, jāsaka gan, ka Latvija tur nebija iekļauta, bet viņi tieši pētīja un uzdeva jautājumus pusauģiem vecumā no kādiem 12 gadiem līdz 15 gadiem. Jo līdz tam vecumam jau, protams, ka vecāki ir tās nozīmīgākās balsis, bet attiecībā uz pusauģiem, kad mums šķiet, tiem pusauģiem jau neinteresē, ko vecāki saka, paskatieties, pie kādiem secinājumiem viņi nonāca. Uz ko vai kur pusauģi meklētu atbildes par tādiem jautājumiem kā dzīves jēga un to, kas ir labs un ļauns. 41% atzīmēja, ka pirmkārt viņi meklētu atbildes pie ģimenes locekļiem, tātad pie vecākiem. Pēc tam pakārtoti 20% sociālie mediji, pēc tam draugi, vienaudži 19%, un tagad paskatieties, kas ir zemāk. Skolotāji, treneri, mediji, kaut kādas ziņas, televīzijā, un tad turpat 7% ir arī reliģiski līderi vai svētdienas skolotāji vai jauniešu vadītāji. Tādēļ gribu teikt, ka mēs kādreiz pārvērtējam to, cik daudz un ko var paveikt un izdarīt draudze un kalpotāji draudzē, salīdzinājumā ar to, ko var izdarīt vecāki. Ja? Tāpat arī šis otrs jautājums par labu un ļaunu atkal un pat vēl vairāk bērni pirmkārt meklēs atbildes vai gribētu tās saņemt no saviem vecākiem, 50%, pēc tam ir draugi vienaudži, sociālie mediji, skolotāji, treneri, un tad atkal 5., 6., 7. vieta ir šie svētdienas skolotāji, jauniešu līderi. Un tātad tas, kas notiek draudzē, tās kalpošanas, kas tiek īstenotas draudzē, tās ir nozīmīgas, bet salīdzinājumā ar to ietekmi, kāda ir mūsu pašu dzīvēm, mūsu šim darbam ar mūsu bērniem, tā ietekme ir nesalīdzināmi zema, un mums tas būtu jāņem vērā. Gribu parādīt arī kādas raksturvietas. Piemēram, Jozuā grāmatas 24. nodaļā mēs lasām par Jozuā, kurš pārņēma Izraēla tautas vadīšanu pēc Mozu, un tad, kad viņš tiek konfrontēts, ka ir cilvēki sabiedrībā un tautā, kuri negrib, kuriem nepatīk kalpot un paklausīt tam kungam. Pastieties, kādus vārdus viņš teica, kāds bija viņas sirds noskaņojums. Viņš teica, izvēlieties šodien jūs paši sev, kam jūs kalposiet, bet, varat kopā ar mani lasīt, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Šo raksturvietu mēs daudz esam dzirdējuši un daudz esam arī iedvesmoti no tā, bet ja tu tiešām tam tici, ja tā tiešām ir tava pārliecība, tad ļauj man tev teikt, ka tas kaut kā izskatīsies, ka tam kaut kā ir jāizpaužas. Tu nevari to pieņemt kā pašsaprotam. Nepietiks ar vienkārši lūgšanu, debes Tēvs glāb manus bērnus un tad dzīvot tā, ka tas ir pretēji šim apgalvojumam vai vēlmei, kas ir izteikti tavā sirdī. Jāsaka, ka mēs dzīvojam laikā, kad notiek atkrišana. Aizvien vairāk arī ticīgu cilvēku sāk dzīvot seklu ticības dzīvi vai pat vispār atkāpjas no Dieva un pamet draudzes un tam līdzīgi. Un tad nav pārsteigums, ka tādi cilvēki, kuri paši nopietni neuztver savu ticības dzīvi un attiecības ar Dievu, nespēs vai pat negrib to nodot arī saviem bērniem. Gatavojoties šim semināram, es arī meklēju statistikas un izrādās, ka aizvien vairāk pat kristīgu cilvēku neuzskata to par prioritāru lietu nodot saviem bērniem ticības mantojumu. Un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi skumji, un es lūdzu un ceru, ka tas tāpat nav ar visiem mums, kas esam šeit klātesoši. Vēl kāda raksturvieta, kas bieži tiek minētas saistībā ar bērnu mācekļošanu un vešanu pie Kristus, ir atrodama Salamana pamācībās 22. nodaļā, kur ir rakstīts: māci savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis. Un tad mēs redzam, ka mums ir jāmāca, un tad te ir tas lielais jautājums, vai šīs apgalvojums ir princips, vai tas ir likums, vai tas ir apsolījums. Es jums šodien izvirzu tādu
apgalvojumu vai pārliecību, ka šis teikums, tas nav apsolījums, tas ir princips. Citiem vārdiem, ja mēs darīsim visu pareizi, mēs mācīsim, mēs ieguldīsimies mūsu bērnu dzīvēs, tad visbiežāk sanāks, ka arī viņi turpinās sekot Kristum, bet tas nav apsolīts. Mums nav tāda apsolījuma, ka noteikti visi mūsu bērni sekos Kristum, lai gan mēs par to lūdzam un ticam. Un tieši tamdēļ šī saruna, kas mums šodien ir tik ārkārtīgi būtiska, jo ir būtiski tas, kā mēs dzīvojam, ko mēs darām. Vēl viens piemērs, kas man šķiet jau principā kopsavalk visu to mūsu atbildību, kas tad mums kā vecākiem ir jādara, ir atrodams 5. Mūzes grāmatā, kur Dievs dod savai tautai likumus, un tad viņš saka, kā jums tas ir jānodod nākamajām paaudzēm. Mēs varētu vēl runāt par dažādām lietām, piemēram, par altāriem, par akmeņiem, kas bija jānes viņiem līdzi, lai runātu, lai liecinātu par Dievu varenības darbiem, lai šie Dievu brīnumi netiktu aizmirsti. Bet skatieties, ko šeit Dievs saka, un lai šie vārdi, kas ko šodien tev pavēla, tev paliek ierakstīt tavā sirdī un atgādini to saviem bērniem. Runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot un guļoties un ceļoties. Tātad vēlreiz. Atgādini to saviem bērniem. Runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot un guļoties un ceļoties. Viena no lietām, ko neviens svētdienas skolotājs, ko neviens jauniešu līderis nav spējīgs izdarīt, ir būt jums bērniem līdzās tik intensīvi, kā šeit Bībele par to runā. Bet jau pirmā tāda atslēga vai svarīgākā lieta šajā visā ir tā, ka mums vajag, lai Dieva vārdi ir ierakstīti mūsu sirdīs. Ievērojiet, tur ir rakstīts, šodien es tev pavēlu, lai šie vārdi paliek ierakstīti tavās sirdīs. Ja Dieva vārdi nebūs ierakstīti mūsu sirdīs, tad mēs nespēsim tos nodot arī mūsu bērniem. Ja mēs paši to nedzīvosim, tad arī mūsu bērniem mēs to nevarēsim nodot. Un otrkārt, kā jūs redzat, viņš saka, visur, kur jūs esat, katrā jūsu dzīves ikdienas mirklī, piepildiet, atgādiniet, māciet viņiem Dievu vārdu. Un es esmu to mācījies darīt visdažādākajās situācijās, pat ar nelieliem bērniem. Dažādos mirkļos mēs esam kaut kur piedzīvojumā vai kalpošanā vai ģimenē, mēs spēlējam galda spēles, un ik pa mirklim radīsies iespējas, kad mēs varam norādīt uz kādu raksturvietu, savienot šo dzīves notikumu, šo cīņu, šo izaicinājumu, šo uzvaru ar to, ko Dieva vārds saka, un parādīt viņiem, ka Dieva vārds ir pielietojams, ka Dieva vārds ir reāls, ka Dieva vārds ir klātesošs un izdzīvojams, un kā mēs to praktiski darām arī savā dzīvē, un tāpēc iedrošina arī jūs. No otras puses, ja mēs skatāmies šo raksturvietu, daudziem arī no mums tas nav Dieva vārds, ar ko mēs pieceļamies un guļam un staigājam vai sēžam, bet tas ir mūsu telefons. Jautājums, vai ne, kā mēs paši to dzīvojam, un tad vai mēs arī spējam pasargāt mūsu bērns no šīm lietām, un kādu piemēru mēs redzam. Par to mums ir jādomā. Kāpēc tas ir tik būtisks? Jo 119. psalmā ir rakstīts, kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu. Un tā atbilde ir pavisam vienkārši, kad viņš turēsies pie taviem vārdiem. Ja Dieva vārds būs mūsu bērnos, tad viņi varēs pie tā turēties un varēs stāvēt pretīm vēlnam, varēs stāvēt pretīm kārdinājumiem, un viņi varēs pastāvēt. Ja tas būs tikai iedrošinājums, ja tas būs tikai mūsu labā griba un mūsu draudzība un mīlestība, ko esam parādījuši, dāvanas, ko esam dāvinājuši, tam bērnam nebūs nekas pie kā turēties, jo būs brīži, kad teica un mamma nebūs blakus un nevarēs pasargāt, veidot padomu. Un tajā brīdī ir tik svarīgi, lai bērnam viņa sirdī būtu Dieva vārds. Un tad vēl tāda pēdējā raksturvieta, ko gribēju norādīt, pirms mēs apskatām kādus traucēkļus šajā procesā, ir atrodama Efeziešu vēstulē 6. nodaļā 4. pantā. Un šis pirms kāda laika, vairākus gadus atpakaļ, manu pašu nedaudz satrieca. Un tur ir rakstīts, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, un es to vēl aizvien saprotu kā to, ka lai mēs esam uzticami, ja mēs kaut ko esam apsolījuši, ja mēs kaut ko esam teikuši, ja mēs kaut ko esam, arī padraudējuši, tad mēs turam savu vārdu, neesam tādi, kas mēs mētājamies, jo tad tas bērns nevarēs paļauties, uzticēties savam tēvam, ja mēs būsim mainīgi. Bet tad paskatieties, kādu uzdevumu viņš dod tēviem. Audziniet un pamāciet savus bērnus būt paklausīgiem tam kungam. Un tas pamainīja to, kā es skatos uz šo audzināšanas procesu, jo visam pāri mana atbildība Dieva priekšā nav iemācīt, lai mani bērni godā man, nav iemācīt manus bērnus, lai viņi vienkārši klausa visu, ko es vai mamma saka, vai lai viņi izaug par krietniem un labiem cilvēkiem. Bet man ir jāiemāc viņus tāpat kā jebkurā citā māceklības procesā, kad mēs mācekļojam cilvēkus, lai mēs iemācītu viņus
lai viņi var dzirdēt Dieva balsi, pazīt Dieva vārdu un klausīt viņam pāri visam. Un var pienākt tāds mirklis, ka tā paklausība Dievam nozīmē arī drusku nepaklausīt saviem vecākiem, un mums ir jābūt ok ar šādu te iznākumu. Tad es gribēju arī drusku, ka mēs padomātu par to, kādi tad ir lielākie traucēkļi šajā procesā. Ja mēs gribam pievest savus bērnus pie Kristus, pie glābjošas ticības, lai viņi patiesi piedzimst no augšienes, kas ir tie traucēkļi? Un te mēs varētu runāt par visdažādākajām lietām, mums ir dažādas pieredzes, kāds varētu teikt, varbūt, ka tā vienkārši ir neticība, kādi, un to es kādreiz runājot ar kādiem vecākiem dzirdu, tā ir vilšanās draudzē, kādos cilvēkos, kāds kaut ko paskatījās, kāds kaut ko pateica, un tas cilvēks vairs negrib neko kopīgi ar Dievu, negrib neko kopīgi ar draudzi, bet es domāju, ka šādas atrunas visbiežāk ir tikai attaisnojums, kas nenorāda šo te patieso sakni, kamdēļ kādreiz bērni atkāpjas no Kristus vai negrib neko kopīgi ar to. Protams, ka šeit mēs varētu vēl runāt par pasaules ietekmēm un citām lietām. Un tāpēc šajā gadījumā es gribētu jums parādīt 3 lietas, kas, manuprāt, ir viena no lielākajiem traucēkļiem. Un apsverat to, parādīšu jums arī kādas raksturvietas, kas iespējams, manuprāt, stiprina vai no kurām izriet šie punkti. Un tad pārējo, ja jūs varat domāt priekš sevis, vai jūs to arī tā redzat vai nē. Un pirmkārt, manuprāt, kas ir viens no lielākajiem traucēkļiem, kāpēc bērni nenāk pie Kristus, un manuprāt, tā ir liekulība. Tā ir liekulība, kāds teiks, varbūt, ka paši bērni vai nu tiek piespiesti, vai manipulēti, vai neapzināti ievest tādā liekulības stāvoklī, un tam mēs pēc mirkļa pieskarsimies. Bet es gribētu teikt, ka tad, kad bērni sauž, un to mēs zinām visādos vecāku kursos, saka, pusauģi bērni ļoti ātri var redzēt, vai tu esi paties, vai tu neesi paties, vai tu to tiešām domā, vai tu to tiešām nedomā. Tad, kad vecāki grib savus bērnus audzināt par labiem kristiešiem, vest uz draudzi un tam līdzīgi, bet paši to nedzīvo un nepraktizē, kad mūsu ticība ir tikai āršķirīga izpausme, līdzīgi kā farizējiem Jēzus pārmet, jūs liekuļi, jūs gribat tikai lūgt cilvēku priekšā, lai citi jūs redzētu, bet jūsu ikdiena, jūsu patiesās sirds nemaz nav Dievu priekšā tāda. Tad bērni to redz. Un ziniet, ja mani vecāki ir bijuši liekuļi ticība, un šajā brīdī es nevienu neapsūdzu. Es vienkārši skatos pēc Dieva vārda. Ja mani vecāki ir bijuši liekuļi šajos jautājumos, bērni negrib būt liekuļi, viņi grib dzīvot patiesi. Viņi negrib neko kopīgi ar šādām lietām. Un tāpēc vēlreiz, cik būtiski ir, lai tas, ko mēs it kā gribam priekš mūsu bērniem, ziniet, vecāki kādreiz saka, nedari tā, kā es daru, dari, kā vajag darīt, vai ne? Nē, viņi darīs tieši tā, kā tu dari, un darīs vēl sliktāk. Vai vēl vairāk to, ko tu esi darījis. Tāpēc, jā, ja tu gribi, lai tavu bērnu var arī ticībā būvēt uz taviem pleciem, tad tev ir jābūt tam, kas uz stāvi stipri ticībā un neatkāpies no tās. Jā, tātad šī te liekulība, tas ir milzīga problēma. Man vēl, jāsaka, dažas nedēļas atpakaļ mūsu pašu draudzē bija iespēja runāt ar kādu tēvu, kurš man tā kā stāstīja un norādījis tajā sarunā, ka viņa bērni negribēja braukt uz draudzi. Un, ka tas viņiem liekas apgrūtinoši, viņa bērni vēl salīdzinoši nelieli. Un es tā kā sākumā viņam devu kādus padomus tur, kā būtu labāk darīt, lai tie bērni gribētu braukt. Un tad es paprasīju, bet kā jums pašiem ir ģimenē, vai jūs praktizējat kopīgi lūgšanu, Dieva vārdu lasīšanu, vai Dieva vārds ir godāts jūsu ģimenē? Un tā atbilde bija, ka tas nav ilgstoši darīts. Un tad es teicu, hei, tad te nav svarīgi, lai tu atved savus bērnus uz draudzi. Jums pašiem ir jākļūst par patiesiem Kristus sekotājiem. Ja? Kāpēc šī liekulība ir tik būtiska? Jo var būt arī, ka tu esi vecāks, tu esi uzaudzis draudzē, dzīvojis, kalpojis, visu kaut ko labu darījis. Bet ja tu patiesi neesi piedzimis no augšienes, ja tu neesi kļūst par Dieva bērnu, kur tevī ir Dieva gars, kas tev liek saukt Aba tēvs un meklēt viņu vajag, ka dabīgi ir viņam klausīt un dabīgi ir arī mācekļot savus bērnus un tos cilvēkus, kas ir mums līdzās, tad tu vari aiziet pazušanā, audzinot savus bērnus par kristiešiem. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā mēs redzam, Jēzus saka, liekuli izvelc pa priekš baļķi no savas acis, un tad lūko izvilkt skabargu no savas brāļa acis. Ir tik daudz lietas, kuras mēs pārmetam saviem bērniem, bet mēs paši tās nedaram. Mēs paši darām atžgānu, mēs darām pretēji, bet sagaidām, ka mūsu bērni būs tie, kas būs pateicīgi un lūgs un lasīs Bībeli, bet viņi nekad nav redzējuši, ka tu lasi, nekad nav dzirdējuši, ka tu lūdz, ne tajos brīžos, kad draudzē tu esi piespiests atkārtot lūgšanu un tam līdzīgi. Tā kā šī raksturvieta, man liekas, runā arī uz un par vecākiem. Un vēl ļoti labs piemērs ir redzams Galtiešu vēstulē, kur Pāvils runāja par to, kā viņš bija konfrontējis Pēteri, kurš bija liekuļojis. Un paskatieties, kā viņš to apraksta, kad šis Pēteris, viens no apustuļiem, viņš ēda kopā ar pagāniem, bet kad tas ir jūdi atnāca, tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem, un līdz ar viņu
līdz ar Pētera šo apustuli, ja, draudzes vecajo, līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie jūdi, un Barnaba viņa liekulība arī aizrāva līdzi. Draugi, tad, kad mēs paši liekuļosim, kad mēs paši nedzīvosim to, ko mēs it kā ticam, ko mēs mācam, ko mēs klausamies, ja tā ir tikai lieta, ko mēs darām reizi nedēļā, tad mūsu bērni sekos mūsu, piemēram, līdzīgi kā šeit Jūda un pat Barnaba sekoja Pētera piemēram. Tā otrā lieta, par kuras gribētu brīdināt, ir pievilšana. Un tā ir saistīta ar šo liekulību, bet attiecībā uz bērniem, tieši arī skatoties kādas kalpošanas, kas gadiem ilgi ar šo ir kalpojuši un runā, tas man ļoti atsaucās manā sirdī. Un tas ir, ka kādreiz ticīgi cilvēki uzliek tādu lielu uzsvaru, kad vēlas, lai grib to procesu, kas ir mācības process, ieguldīšanās process, pestīšanas process arī mūsu bērnos, lai tas notiek ātri un viegli. Mēs gribam, lai viņš aizbrauc uz nometni, vai viņš aizbrauc uz konferenci, viņš atnāk uz kaut kādu pasākumu, viņš aiziet uz draudzi, viņš dzird kaut ko, viņš aiziet atkārto kaut ko, un tagad mēs svinam tikai. Viņš ir glābts, tagad tu esi pestīts. Jautājums ir tāds, ja koku pazīst pēc augļiem, cilvēks netiek glābts vienkārši atkārtojot lūkšanu, tur jānotiek brīnumam, ko Dievs var tikai izdarīt. Ja bērns kaut kad tiek atkārto kaut kādu lūkšanu, ja bērns kaut kad ir iesaisti, piedzīvojis emocionāli slavēšanas mirklī, kaut ko paraudājis, varbūt atdarinājis kaut kādas izpausmes garīgas, un tajā brīdī mēs sakam, viss tu esi glābts, tu esi pestīts. Vienkārši tāds apsvērums. Bet ja tā pestīšana nav notikusi, ja tā jaunpiedzimšana nav patiesi notikusi, un mēs sākam viņu apstiprināt, mēs sākam ar viņu rēķināties, mēs sākam viņu domāt un uztvērt tā, ka mums tāpat vajadzētu ticēt un lūgt par šo bērnu, bet mēs sākam apstiprināt lietu, kas nav patiesi notikusi viņa dzīvē. Man liekas, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, jo ja bērns uzaug, domājot, ka viņš ir piedzimis no augšienes, ka viņš ir patiesi Dieva bērns, bet tad viņš pēc laika saprot, ka viņa sirds nav izmainīta, viņš sajutīsies atkal kā liekuls. Jo visi saka, es esmu glābts, un es esmu brīnišķīgs, un Dievs ir mans tēvs, un man lūkšana dzīve, un es mīlu Dievu, un es mīlu cilvēks, bet es tāds neesmu. Un tajā brīdī viņš var uzskatīt arī visu šo ticības lietu kā kaut ko nepatiesu, un tāpēc tā ir viena no lietām, ko es noteikti iedrošinu vecākus, nebūt tādiem, kas steidzās, ne uz ūdens kristību, ne uz kaut kādiem šiem lēmumiem, bet ļaut, lai šis process, lai šī pārliecināšana, tas, ko Jēzus teica, svētais gars pārliecina par grēku, taisnību un tiesu, un uz to mums varbūt arī jāgaida, ka arī mūsu bērni to piedzīvos pavisam patiesu un mierpilnu, nevis steidzināt viņus ātri aiziet tur. Mums bija vienreiz uz kristībām bija viens puisis kaut kur uzradies, un es nezinu, kā viņš tik iekšā visā tajā grupā. Bet tad, kad es ar viņu runāju, viņš teica, ka viņa mamma viņu jau uz 7. kristībām ved. Un tā mamma, acīm redzot, domāja, ja kaut kur viņu nokstīs, viņš tas kļūs par labu bērnu, kārtīgu bērnu. Kaut ko kādiem ir jānokrist viņu tā spēlēšanās. Viņš tika saslapināts, nevis nokristīts. Nu, lūk, kāda ir dažas raksturvietas, kas to apliecina. Jēzus teica, patiesi tev saka, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzētam Dieva valstību. Neviens cilvēks nepiedzims par kristieti. Ja? Mūsu bērni var uzaugt kristīgā vidē, bet ir jānonāk kaut kādā mirklī, kad viņš pazaudē savu bērnišķīgo naivumu, kad viņam personīgi ir jāizlem sekot Kristum un jāpiedzīvo šī otrā piedzimšana no augšienes. Tas nenotiek automātiski. Mums ir jābūt lūgšanā, mums ir jābūt ticībā par saviem bērniem visas dzīves garumā, bet īpaši līdz mēs redzam, kad Kristus sāk veidoties viņos. Galatiešiem 6.3 rakstīts, jo ja kāds domā, ka viņš, kas esot nebūdams nekas, tas pieviļ pats sevi. Tāpat arī mēs varam domāt, ka mēs esam tur labi vecāki, ka mēs mācekļojam savus bērnus saskaņā ar Dievu vārdu, bet kad mēs to nesalīdzinām ar Dievu vārdu, ka mēs tikai domājam to par sevi, tad mēs varam būt pievilti. Tāpat arī mēs varam pievilt savus bērnus, ja mēs apstiprināsim lietas, kuras nav patiesi notikuši pie viņiem. Un tad arī 1. Jāņa 2.19 rakstīts, no mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie. Jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Protams, ka tas nerunā tikai ģimenes kontekstā, bet ir vērts ņemt arī šīs raksturvietas vērā un skatīties uz saviem bērniem daudz nopietnākā kontekstā. Un tad tas trešais traucēklis ir, kas droši vien savienojas ar pirmo un otro, bet tas ir grēks. Un tas ir, ka cilvēks, miesīgs cilvēks, viņš būs grēka vilināts. Un mēs nevarēsim pasargāt mūsu bērnus no visa, un var būt, ka bērns tiek
sava grēka pievilināts. Ja? Arī Jēzum bija 12 mācekļi, vienā no tajiem iegāja velns. Skatieties, Jākab 1.14, bet katru kārdi viņa pašu kārību, to vilinādam un valdzinādam, pēc tam kārību, ka tā ieņēmusies dzemdē nāvi, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Kamdēļ ir tik daudz cilvēki, arī pieauguši cilvēki vai jaunieši, kas aiziet no Dieva, vai tā ir, draudzē viņam kāds nepateica pietiekam labu vārdu, viņš tur tik sāpināts. Nē, ļoti lielā mērā tas ir. Vai nu tas, ko viņš ir redzējis, tā ir liekulība, vai viņš ir bijis pievilts, viņš ir vīlies pats sevī, vīlies Dievā, tamdēļ, ka viņš ir ticējis meliem, vai viņš vienkārši ir iemīlējis grēku, viņš ir iemīlējis pasauli, viņš grib nodoties tai, un tā ir tikai Dieva žēlastība, kas viņu var vest atpakaļ pie Kristus. 2. Timotejam 4. nodaļā Pāvils brīdināja šo jauno kalpotāju, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, un tad viņš saka, ka cilvēki būs patmīlīgi, un vēl daudz citas šīs iezīmes, miesīgas iezīmes tur ir minētas, bet vēl tur ir teikts, ka cilvēki mīlēs vairāk baudas vai mīlēs vairāk grēku nekā Dievu. Un man personīgi jāsaka, ka evaņģēlismu reizēs, kad es sludinu evaņģēliju cilvēkiem vai sociālos tīklos, vai pat arī uz ielām vai parkos, ļoti bieži sanāk arī runāt ar kādiem un prasīt, hei, bet vai nav tā, ka tu negribi ticēt, negribi pieņemt šos dievvvārdu standartus un ticēt uz viņu, tamdēļ, ka tu vienkārši tik ļoti mīli grēku, tu gribi turpināt dzīvot šo izlaidīgo dzīvi, turpināt dzīvot šīs seksuālās attiecībās un tusiņu dzīvē un tam līdzīgi. Un esmu bijis pārsteigts, ka cilvēki tā arī saka, jā, es gribu šo. Jā. Un tādam cilvēkam mēs varam runāt, mēs varam lūgt, bet viņam pašam ir jānonāk un svētiem garam jāstrādā pie viņa sirds, lai viņš nonāk tādā vietā, ka viņš būtu gatavs tam atsaukties. Un paskatieties, arī Pāvils brīdināja šo Timoteju par kādiem, kas bija viņa brāļi, kas bija viņa līdzdarbinieki, kuri iemīlēja pasauli un atstāja Pāvilu. Viņš saka, steidzies šur pie manis ātri, jo Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli un ir devies uz Tesaloniku. Mēs saprotam, ka Pāvils tika vajāts, viņš nonāca cietumā, un Dēma, kā arī daži citi viņa līdzgaitnieki, iemīlēja pasauli, viņi negribēja palikt ar Pāvilu, palikt tajās ciešanās, iet cauri tām grūtībām. Arī ticības dzīve bieži ir ļoti izaicinoša. Un šie atstāja Pāvilu un atstāja, varētu būt arī, ka ticības, neesmu tik droši, kā interpretēt tieši šos vārdus, bet jā, viņi atstāja Pāvilu, viņi mīlēja pasauli, un tas mums norādītu, ka tas, kas grib mīlēt pasauli, tas kļūst par Dieva ienaidnieku, to Bībele saka. Viena no tādām brīnišķīgām lekcijām, ko aizvadītā gada laikā es esmu arī klausījies, ir Čārlzs Spērģens, brīnišķīgs Dieva vīrs. Un arī mūsu draudzē ir ietekme un saistība ar viņu mācīšanu līdz ar Fetleru un tam līdzīgi. Un, ja kādam no jums ir interesi un laiks arī angļu valodā klausīties, iesaku YouTube'ā redzēt, ka tur ir atsevišķi ielikts šis konkrētais fragments no viņa lielākas runas, kur ir nosaukta, kā uzcelt miroņus, How to Raise the Dead. Un mēs jau varētu domāt, un es ar tā sākumā domāju, ka viņš teiks tiešām par pārdabiskām lietām, kā tur iet un celt miroņus un dziedināt cilvēkus, bet viņš runāja par kaut ko nozīmīgāku, viņš runāja par bērniem. Viņš to runāja uz kalpotājiem, kas kalpo bērniem, jauniešiem un arī uz vecākiem. Doma tāda, ka, kad mēs domājam par mūsu bērniem, un Teiks, protams, mums ir jānovelk atšķirības starp, kad vienkārši ir bērns, bērnišķīgs, naivis bērns, un kad viņš jau nāk pie kaut kādas saprašanas, sāk izšķirt labu un ļaunu, ka viņam ir kaut kāda sava griba un tam līdzīgi, kas kādiem bērniem ir ātrāk arī tiek nodefinēti, kādiem drusku vēlāk. Bet tā doma visam pāri ir tāda, ka mums kā vecākiem vai kā kalpotājiem nebūtu jāskatās uz mūsu bērniem kā tādiem, kurus vienkārši vajag pamodināt no miedziņa, bet ka mums uz viņiem ir jāskatās kā uz tādiem, kas ir miruši, un kur ir jānotiek brīnumam. Mūsu bērniem ir jātiek uzceltiem no nāves. Un to tikai Dievs var izdarīt. Un kad mēs tā ieraugam šo situāciju, kad mēs tā paskatāmies uz garīgu, uz to, kas notiek, tad mūsu sirdīm būtu jābūt aizrautīgām, mūsu rūpēm būtu jābūt mūsu sirdī. Nevis viegliprātīgi uzvedas, gan jau viss būs labi, mūsu bērni nāks pie Kristus. Nē, viņi ir pazuduši, viņi ir miruši Dievā, un viņiem ir jātiek uzceltiem. Un to var izdarīt tikai Dievs. Efeziešu vēstulē 2. nodaļā mēs redzam, kur Pāvils, un daudzās vietās Bībelē mēs redzam, kur Pāvils runājot par draudzi, viņš saka, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt pakļaut šīs pasaules varas nesējām gaisa valsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Tas nozīmē, ka mēs, kas esam dzimuši, otroreiz esam dzimuši no Dieva, ka mums to pašu vajadzētu gribēt, kārot, redzēt, ka arī mūsu bērni
piedzimst no Dieva, piedzimst no augšienes, un tas ir tas mūsu mērķis. Ne tikai, ka viņi ir vienreiz piedzimuši mūsu ģimenē, bet lai viņi piedzimst un tiek adoptēti Dieva ģimenē. Un kā tad šis Čārls Spērģens, kā viņš runāja par šīm lietām? Viņš lietoja piemēru no 2. ķēniņa grāmatas 4. nodaļas, kur ir Elija, pravietis Elija, un tad šī sunamiete, kurai dēļ viņas viesmīlības Dievs viņai parādīja žēlastību, viņa saņēma dēlu, bet tad tas dēls nomira. Un viņa atnāk pie pravieša un pasaka šo situāciju, un pravietis tajā pirmajā brīdī pats nemaz negrib tur doties, negrib iesaistīties, viņš sūta savu kalpu Gehezi. Un arī mēs vecāki kādreiz liekas, gan jau kāds skolotājs skolā vai draugs, gan jau kāds jauniešu vadītājs vai svētdienas skolas skolotāji, gan jau viņi to izdarīs. Bet kā mēs redzam, šajā situācijā un piemērā tas nestrādāja. Viņš nevarēja uzkraut kādam citam, jo viņam nebija tādas autoritātes, nebija tādas varas par šo bērnu. Viņš, un tad tā sunamiete arī neatlaidās un panāk, ka šis pravietis dodas pie viņas dēla. Un viņš atnāk, viņš ierauga, ka viņš ir miris, un paskatieties, ko pirmo viņš dara. Viņš ieiet tajā telpā, viņš aizslēdz durvis, viņš meklē Dievu vajag par šo bērnu, kā viņam pieiet, kā viņam kalpot. Viņam ir vajadzīga dievišķa gudrība, dievišķa stratēģija, dievišķa labvēlība, lai viņš kalpot. Un viņš zina, ka tas nebūs ātri, tā nebūs viena saruna, tas būs process, kurā ir jāiesaistās. Un tad 34. pantā viņš tālāk ir rakstīts, un viņš uzkāpa un uzgulās bērnam. Angļu valodā ir teikts, viņš izstiepās pāri šim bērnam. Ja tu esi liels cilvēks un viņš ir bērns, un tas nav tik vienkārši, tev nevienkārši ir jāizstiepjas, tev ir jāpārmaina savu domāšanu, tev daudz kas ir jāmaina savā dzīvē. Viņš saka, uzgulās bērnam virsū, lika savu mutu uz viņa mutes, savas acis uz viņa acīm, savas rokas uz viņa rokām, un tā viņš nogulās pāri tam un sasildīja bērnam iesas. Skatieties, viņš uzgulās mironim. Tas nozīmē, ka viņš bija gatavs, ka tā miroņa augstums un nāve vai nu pārņems viņu, un tad viņi abi mirs, vai viņa dzīvība pārņem šo mironi, un tad viņi abi dzīvos. Viņš nebija gatavs tur padoties, viņš bija gatavs nolikt sevi pār šo bērnu un mirt kopā ar viņu, ja tas būtu nepieciešams. Un paskatieties, viņš uzliek savu muti, viņam ir jārunā veidā, ko tas bērns var saprast. Un ziniet, tas nenozīmē vienkārši muļķības runāt, tas nozīmē, ka tev pašam jāsaprot, ko tu runā, un jāspēj skaidri un fokusēt to nodot. Tad viņš arī savas acis uz viņa acīm. Mums ir jāsāk skatīties, redzēt lietas tā, kā bērni tās redz. Nevis man vecāki tā teica, un tāpēc es tev tā teikšu, bet iedomājies, ieraugi pasauli, kā tavs bērns to redz, ar izaicinājumiem, ar kādiem viņš saskarās, kā viņš jūtas tajās situācijās. Mēģini, un Dievs tev dos žēlastību, ka tu spēsi ar tādu līdzjūtību un empātiju iesaistīties šajās sarunās. Un tad viņš saka arī savas rokas viņa rokām, kas, manuprāt, runā par to, kad viņš sāk iesaistīties lietās, darīt kaut kādas lietas kopā ar to bērnu, nevienkārši attālināt, mācīt viņam kaut ko. Tā varbūt arī evaņģēlisms. Es vasarā sāku ar saviem lielākiem bērniem kopīgi iet ielā sludināt evaņģēliju. Tā ir viena no lietām. Tās ir izklaides, tas ir kaut kādi jautri mirkļi un tam līdzīgi. Mums ir jābūt gataviem to darīt. Un 35. pantā mēs redzam, ka viņš pieceļās, viņš pastaigā šurpu turpu, viņš neizdarīja to vienreiz un negāja mājās, tagad viss ir kārtībā. Nē, viņš turpināja lūgt, viņš turpināja meklēt Dievu, viņš turpināja darīt to, ko viņš bija sapratis darīt. Un tad skatieties, tas zēns nošķaudījās 7 reizes. Un varbūt Gehezs būtu dzirdējis, ka viņš nošaudījās, un viņam tas neko nebūtu nozīmējis. Bet tāpēc, ka Elija bija meklējis Dievu, viņš bija lūdzis, stāvējis uz ceļiem Dievu priekšā, tad viņš, redzot šo te procesu, kas notika, viņš redzēja pārmaiņas, un viņam uzreiz bija ticība turpināt darboties un turpināt arī lūgt. Lūk, tad vēl dažas principus, man ir 7 minūtes, ko gribu jums iedot, ļoti vienkārši. Pirmais ir komunikācija, mums ir jābūt gataviem iesaistīties, komunicēt ar šiem bērniem, uzklausīt, interesēties par lietām, par kurām mums neinteresē. Ja? Jo, ja mēs gribam, lai viņi uzklaus par lietām, kuras mums interesē, kas mums ir svarīgas, viņiem ir svarīgi, ka mums arī interesē, teiksim, lietas, kas varbūt nemaz nav tik interesants. Bieži šī komunikācija notiek brīžos, kad mēs vismazāk to gribam, vismazāk mums ir laiks, mēs esam noguruši, bet tie ir tie brīži, kad mums ir jāpieliekas un vismaz tās 10-15 minūtes jābūt tur blakus un vienkārši jāpaklausās. Jūs zināt, kāds ir bērns atnāk no skolas, viņam prasa īstos jautājumus, viņš neko negrib teikt, bet vakarā, kad viņam jāiet gulēt, tad viņš sāk runāt. Neaizej prom, paliec, parunā, uzklausi, tas ir ļoti svarīgi. Tad jautrība. Jūsu mājai ir jābūt jautrībā. Jums ir jābūt jautriem brīžiem, jums ir jāizmirst kādreiz par etiķeti, jābūt gataviem sasmērēties, paņemt ar rokām ēst vistiņu, iet kaut ko makšķerēt, iet paņemt spilveniem cīnīties, padariet savu māju par vietu, kur ir jautri, kur ir forši, kur nav vienkārši likumi. Es personīgi esmu stingrs tēvs, bet es
cenšos atrast mirklus, lai man būtu jautri mirkļi ar saviem bērniem. Tad es gribēju izcelt ģimenes altārs. Tā ir svarīga lieta. Ja tu esi tēvs vai māte, tev ir jābūt savas ģimenes priesterim. Tev ir jābūt tam, kas vismaz katru dienu, kad ir mirkļi, mēs dodamies uz skolu, mēs kopīgi lūdzam, mēs dodamies mājās, mēs vakarā kopīgi pateicamies, pārunājam dienu, mēs lūdzam. Mēs sestdienās īpaši veltam laiku, un mēs sanākam kā ģimene kopā, pārunājam Dievu vārdu. Dievu vārdam ir jābūt ne tikai svētdienās, bet mūsu ikdiena, mūsu dzīve jāpiepilda. Un tur nav nekāda sarežģīta principa. Nepadara to sarežģīt. Izlasa kaut kādus Bībeles raksturvietas, kurus iepriekš noskati, kas varētu būt noderīgs bērniem. Lieto dažādas smieklīgas izteiksmes, lai viņiem ir interesanti to klausīties. Ļauj arī viņiem to palasīt. Jūs varat izspēlēt Bībeles stāstus. Un tad, lai tā lūgšana, ko jūs vakarā lūdzat, izriet no tā, ko jūs iepriekš esat lasījuši. Nelūdz visu laiku vienu un to pašu lūgšanu. Tas, ko jūs esat lasījuši, tad atrod, kā tas var tikt pielietots mūsu dzīvē un kā mēs to varam lūgt un padarīt par svarīgu mūsu dzīves daļu. Jā, tad arī Dieva likumi. Tā ir viena no lietām, pie kuras es turos. Mums nav jābūt tā, ka mēs visu laiku runājam par Dieva vārdu likumiem, par veco derību, par 10 baušļiem, bet Bībele saka, ka bauslība ir kā audzinātāja, kas pieved nepaklausīgos Kristumu. Un es nezinu, kā jums, bet mani bērni ļoti bieži ir nepaklausīgi, un tamdēļ uz viņiem noteikti attiecās tas, ko Dieva vārds saka arī par bauslību. Un jūs zināt, šeit ir dažās no šīm 10 šie likumi, un tam var pieiet ļoti dažādi. Mēs to esam iemācījušies no galvas, un nereti arī mēs atgādinām vai atkārtojam kaut kādas lietas, kas ir notikušas pa dienu, ko mēs esam pārkāpuši, kāpēc tas nav pareizi, pats iesaistot arī jaunās derības kādas likumus. Gribu parādīt dažus piemērus. Pirmais ir, teiksim, netaisa velku tēls. Kā mēs varam to padarīt reāli bērniem? Manā gadījumā ar atslēgu paņem mājās kādreiz, vienkārši runājot ar bērniem, paņem mājās jēlu olu, paņem kaut ko šķīdošu un vienkārši paņem un nomet to zemē. Un bērni būs šokā, nekad teica, mamma neko tādu nav darījis. Un tad tur viss ir izšķīts, viss ir netīrs. Un tad runā par to, ka līdzīgi kā gravitācija, cilvēks var neticēt tam, bet viņa neatceļ to, ka viņi izdarīs to savu darbu. Tāpat arī ir Dievs, un Dievs ir ielicis savus likumus. Un nav būtiski, kā mēs par to jūtamies, ko citi par to saka, vai kādus Dievs cilvēki paši var izdomāt. Mans Jēzus ir tāds, mans Dievs ir tāds. Nē, Bībelē ir skaidri rakstīts, un mums ir jātur Dieva vārds. Jā, tad arī par laulības pārkāpšanu. Viens piemērs, es to lietoju sarunā, kad es biju vienā tādā podkāstā. Paņem zobirsti, ja? Padarīt to praktiski, paņem zobirsti, aizēj kopīgi, izberziet kaut kādu poda vāku, izberziet visu, kur ir visnetīrākās vietas, un tagad piedāvā saviem bērniem mazgāt savu muti ar šo zobirstu. Un tad runā par to, cik būtiski ir saglabāt šķīstumu, svētumu, ka tas gan Dieva priekšā, gan arī tam cilvēkam, ar kādu dienu tu varēsi savienoties laulībā, ka tas ir tik būtiski. Un tad turiet šīs lietas savu acu priekšā, pārdomājiet, runājiet par šīm lietām. Tev nebūs melot, ja, tev nebūs melot, tev nebūs zakt, ja, kā mēs varam attēlot zakšanu. To mēs esam darījuši. Es arī savas meitas klasē, man bija iespēja dalīties ar prezentāciju, un visiem bērniem es pasaku, tā kā es paņemšu naudu, tad kliedziet zaglis, zaglis. Un es tagad eju. Es paņemu 50 eiro un visa klasa kliedz zaglis, zaglis, zaglis. Un tad es nolieku atpakaļ 50 eiro, es paņemu 20 centus, eju tālāk. Un visi kliedz zaglis, zaglis, zaglis. Un tajā brīdī tu viņiem var skaidrot, ka nav svarīgi, cik liela vai cik nozīmīga, cik dārga ir tā lieta, ko tu paņem. Kad tu paņem kaut ko, kas nav tavs, tad tu esi zaglis. Un iedomājieties, nākamreiz, kad viņš gribēs kaut ko paņemt, viņš pats būs to teicis uz kādu, viņš pats būs šo te īstenojis, vai viņš dzirdēs, kā visa klase apstiprina, ka tā ir zakšana, ja, un viņš negribēs šīs lietas darīt. Jā, vēl daudz ko mēs varētu teikt un rādīt, tam nav gluži laika. Tad arī nelūgtie viesi. Mums ir jādomā par to, kam piekļūst mūsu bērni un tātad kādi cilvēki piekļūst mūsu bērniem un kam piekļūst mūsu bērni. Ja? Ir tas teiciens, ka mēs iedodam saviem bērnam ierīces, un mēs domājam, ka viņiem tagad ir pieejama visa pasaule, bet patiesībā visai pasaulē ir pieejama mūsu bērni. Ja? Tātad viss šīs vecāku uzraudzības iekārtas mēģināt samazināt ekrānu laiku pat draudzēs. Mēs redzam, pirms pēc dievkalpojuma bērni nevis sarunāja savā starpā, bet sēž ierīcēs. Tam tā nevajadzētu būt. Tas neveicina draudzes, tas neveicina garīgu izaugsmu un tam līdzīgi. Kas ir tie draugi, pie kuriem viņi pavada laiku? Mēs zinām arī pat dažādas arī seksuāla rakstura apdraudējumi var būt un daudz citas lietas, ar kuriem bērns var saskarties. Visādi čati, klases čati, jūs jau ziniet un esat saskārušies. Tur ir ļoti daudz riski un mums ir jābūt iesaistītiem. Tas ir viens no iemesliem, kamdēļ es arī savu bērnu skolā iesaistījos vecāku padomē, jo es gribu būt lietas kursā, kas tur notiek. Un tad tas pēdējais ir muļķīgi visapkārt. Muļķi visapkārt. Mums ir jāizglīto savu bērnu, mums ir jāparāda viņiem kaut vai smēķēšana, alkohols, narkotika lietošana un tam līdzīgi.
Palīdziet viņiem ieraudzīt un saprast, cik tas viss ir muļķīgi. Visas tās lietas, ar ko šī pasaule grib viņus kārdināt. Ļaujiet viņiem ieraudzīt. Aizvediet viņu pie kāda cilvēka, kurš ir bijis atkarīgs. Aizvediet viņus pie kādiem cilvēkiem, kas, nonākuši skumjākajās vietās, lai viņi redz, lai viņi saskarās ar šīm lietām, lai viņiem ir informācija un emocionālā bagāža, lai viņi var ne tikai zināt, ka tētis teica, bet arī saprast paši, cik tas viss ir muļķīgi.